tās kalpo ilgāk nekā nopirktas varbūt tādā vidēja līmeņa veikalā. Jo, ja es apskatos to preci un viņi neizskatās nolietot jau pēc iepriekšējas lietošanas, viņi kalpo vēl ilgi. Nav tāda vajadzība. Kāpēc es iepērkos? Tāpēc, ka tur var dabūt preces, kas ir nākuši no Eiropas. Nevis tas, kas pie mums te tiek tirgots par neadekvātām cenām. Tas ir pirmkārt, ka tur tas piedāvājums ir atšķirīgs, jo mums, cik no es esmu bijis veikalos, ir viss daudz maz vienāds, tikai atšķirās tās cenas, kur tur dārgāks segments, bet, piemēram, apaļ. Tas pats ir dārgs vai tas pats modelis vienkārši no sintētiskā materiāla un lētāks. Tāpēc. Pirmkārt, vieglāk dabūt to, ko gribas, un otrkārt lētāk. Varat atcerēties kaut kādu konkrētu mantu, kas jums ļoti patīk, ko jūs esat atradusi? Šitā somiņa, piemēram, es nopirku viņu, jo somas jau veikalā ir dārga. Šito es laikam latu 50, €5 50. Возможно, для кого-то это вариант, но я лучше чуть-чуть поношу свое старое, но потом куплю свое же новое. Приятнее ходить. Man mazi puikas brauc ar mocīkšiem, tur parasti var atrast maza izmēra ādas, jaciņas tur vai bikses. Я переделываю. Я создаю новую одежду. Можно просто взять что-то, перешить, что-то переделать. Можно найти. Сейчас уже нет, но раньше можно было от кутюр найти вещи. Иногда там бывают и покачественнее вещи, чем брендовых каких-нибудь магазинов. Es neesmu par brendiem. Tas ir labāk pašūts, man patīk, vai citu šūts. Priekšrocības varbūt dažādība, savādāk nekā, tā teikt, lielajos veikalos, jā. Citreiz varbūt kaut kā tāds nieciņš, kas ir vajadzīgs, bet ko tā uzreiz nevar atrast, kas ir vajadzīgs varbūt citreiz karnevāliem vai kādām iziešanām, tā vairāk.